Tu gribi sākt? Var, jā. Nu, dāj. Un aiziet! Šeit neviens cits kā Džambo, Jānis Trekteris un Jāņķels. sveiciens visiem 1. jūnijā. Un, ja tu esi kārtīgs makšķernieks, tu zini, ko nozīmē 1. jūnijas. Zandāra to pastāru dienā. Tieši tā. Mēs atrodamies Koknesē. Un šodien arī notiek kāds interesants pasākums, pa kuru vairāk varēs Janka pastāstīt. Jā, mēs koku aizķērām. Es domāju, ka bom. Nu labi, un ko vispār vēl mēs aizķērām, pirms es te gatavojos? Maziņu Zandara. Kas tā dara? Pirms es sasetupojos augšā, jā? Man gribējās uzmest. Nu jā, bet cilvēki domās, ka es esmu slikts filmētājs, jā, bet nu nē, es paspēju, jā. Es nekāpju laivā, kamēr nav salikts viss šīs kameras. Labi, pa Koknes Zandaru mēs piedalāmies? Nē. Protams, jo es neesmu labs makšķernieks. Nu negluži tāpēc. Kāpēc mēs šeit esam? Mēs točkas gribam uzzināt, ja, kur citi makšķerē. Jā, paskatīsimies, kur visi ķer klasikā, jo Koknes Zandartā ir aizliegts pano. Nu, laiva tehnoloģija viņi nav kruķī? Viņi tikai klasikā drīkst ķert. Un tāpēc mums ir interesanti paskatīties. Viņam ir noblombēti, jā, šitie te visi. Viņam ir noblombēti vai pat nav laivā viņi, jā. Ideāli. Tu jau esi šitos dabūjis? Es tev iedevu? Nē. Lūdzu, pagājuši reizi laikam nebija. Wow! Varēs aplīmēt laivu jau uz engine vai vēl kaut kur. Ja mēs uz zilas krāsas sarkanu uzlīm, ne? Easy. Jā, bomba. Tas dod 10% XP un 20% zirgus. XP iedod klāt? Jā, tagad būs profesionāls. Viss, nu tagad es pie lielajiem večiem. Let's go. Ja man bišķiņ kamera tagad trīc, jā, tad jūs saprotat, kāpēc, jā, jo, nu, šie džeki nenormāli uz ūdens. Bet te nav ātruma ierobežojumi, jā, tā kā vienmēr ievērojami. Atvainojos visiem dalībniekiem, kas piedalās sacensībās, jā. Džeki gribēja pākstīties, nu. Var redzēt, ka tu stāvi tajā pusē, jo laiva viss sasvērās uz to pusi. Tu man tikko par esmu nosauc kameras priekšu. Humoru vajag šodien višķī kaut kā. Dzīve arī vēlas. Kur ir zīves?
Pasaka kaut ko gudru. Vai gudrs nebija. Ja gribat noķert zandartu, vajag iet makšķerēt. Labi, neko gudru. Ko es man gudru pateikšu? Šis jau bija labi. Apsēc, cik foršs laiciņš, ja? Pilnīgā bezvējā, tagad saka, ka neķerās, ķerās, redzi? Ķerās. Protams, maziņš, bet ir. Bet viņi daudz te. Viņi saka, 4,5 metros. Ja? Viņi pilstrē. Es tikko kā pirmos reiz ierodzu, vairākas gabals uzmet un ir. Labi. Mēs jau sākām velcēt. Cik gramu tev? 20. Kas notiek, Janka? Mūsējā otra laiva. Noķērusi metrīgu līdaku. Brauksim pačolēt, kā viņi izskatās. Redzi, kā izskats metrīgi līdek? Es viņš šogad esmu kāds jau maijā kāds 10 noķēris. Bet vēl personīgo neesmu pārsits. Bet atkārtojas? Gandrīz 1,10 m bija, 1,11 m nebija. 1,10 m, 1,9 m, 1,7 m esmu noķēris, 1,5 m, 1,32 laikam. Normāli. Reku, mēs jau esam tādu praktiski. Pirmkārt, gads ir nokakāts. Kāja uzders uz muguru. Arī uz vēl. Viss beņķis, viss gads ir vienkārši nos. Tāpēc jau noķērāt, ne? Bet ekrānā izskatījās daudz mazāk. Bet ir līdeks. Ir, jā. Ir, jā. Nu, šito kā ieraudzīja mānekli, tā bija Bet viņa tik stipra, jeb. Hupe, ko tu gribi? Un tāda tusnīga. Savādāks viņš ir. Tu to viņu noķēri? Es. Mēs kopā. Jā. Komandas darbs. Komandas. Tā tu viņu palīdz tagad arī, ja? Smuka. Labi, metrs nav 90 izskatās, bet rasna un stipra vienkārši. Es atradu. Labs. Bet nu reāli stipra, tāds kaifs vilka. Nav tā kā ķīsī. Tā 1,9 m liela pēle bija bomba. Šito mēs skaitām kopējā rezultātā? Nu, Vai mēs zandartus vispār jau Nē, ķēram? ieskaiti Nu ir. kā ieskaitēju iet Latvijas čempionu, mēs to Jā, ieskaitām. nu labi. Mums ir vairāk kā. Bet tu nedomēji? Nu, 90. Nu, neizties. Nu, ko? 60. 60. Bet baigā dziļumā īstenībā. Viņi bija metru nav. Jā? Yes. What the heck? Es sauļojos. Zandarta sezona atklāšana šodien. Jā, mēs Pareizi, ko te pareizi. asaras ķersim? Pareizi. Bet būs asara epizode. Vasarā pa ļubom uz wobleriem, uz poperiem. Tas taču snikers. Jums tur Rīgā nepiedāvā parasti kaut ko? Mēs jau tie lauku cilvēki tādi sirsnīgi parasti. Man tev mēs tā ir rociņā. Nu, mēs piebrauksim tuvāk, ja Jāņģels nebrauks prom. Oi. Ir. Lūdzu. Paldies. To tad pēc tam. Ir maiņa. Atpakaļ. Pēc 3 stundām. Kā ir? Nav jau slikti, nu 10 mēri mums ir. Slikti jau nav jāno, ne? Zemēri kaut kādi vēl daži. Pārāk kā mums 10. Tā jau izsaka, tur bija Celtics. Bet nē, Uz abām 10, laivām? 10. Cik mums ir? Uz abām laivām 14.
14 vai 15 kaut kas tāds. Un zemē ir kaut kāda, nezinu, arī 11 uz abām laivām kopā. Mānekļu izmēri? Nu, lielas nevajag, mazi mānekļi. Nav jau lielas zivs šeit. Es jau uz lieliem salīdzinās tie. Nu, zini, kas ir liels. Nu, 7 saules šitie ir. Lielam zandartam es mjūru lieku pielu virsū. Lai līdāk māneklim, tā kā. Okay. Kā mums ar klasiku? Visu dienu copējam klasikā. Mēs klasiski kruķījam. Tieši tā. Ko citu darīja koknesē? Kruķīt. Točkas piefiksēja? Ritīgi piefiksējam šodien. Baigi apstājāmies, kur visi aizbrauc dalībnieki. Un tur, kad mēs domājam, ka viņi būs visvairāk, nebija neviena laiva, un tad mēs arī ķērām zīves. Tā kā mēs bijām gudrāki nekā vispārējie. Mans jautājums tev ir tāds. Tu redzi zivi, kā labāk pasniegt mānekli, lai tā zivs paņemtu? Es parasti daru tā, ka es uzmetu mānekli tā, lai es redzu, ka es esmu precīzi starā. Un tad es vienkārši mānekli laižu lejā līdz brīdim, ka es redzu, ka zandarts viņu ir ieraudzījis. Bet to tikai pēc laika var nočikot, piešauties pie tā, ka tu redzi, ka zivs ir ieraudzījis tavu mānekli. Nav tā, ka pa vēlu, jā. Ka tu nobrumzē jau tā, ka tu jau mutē jau māneklis ir iekritis. Kaut kādas pauzes ieturi, pakacina, vienmērīgi tina, ravna merka. Ravna merka pa lielam. Cik tuvu gruntī, ja neredz zivi? Nu, es tā metru no grunts, lai es varu redzēt, kur pacējās. Ja tu iesi gar gruntu, tad tu neredzēsi, kur viņi pacelsies tā zivs. Nu, tev jau jāredz, kur viņi ir. Nu labi, un tagad izskaidro to. Es esmu noķēris, cik tur 2, 3, tu esi noķēris 7, jā. Gads ar Tomu, viņam švakāk. Kāpēc? Kā paveicās arī? Kāpēc tu šodien dominē? Es nedominēju, es vienkārši copēju, nu. Zini, ka tas jau arī savā ziņā ir tās diezgan liels veiksmes faktors. Ir tas pirmkārt, vai tas būs mērs, tā zivs, kas skrien un grib ēst. Otrkārt, vai tu trāpīji, uzbrauks uz viņas virsū. Saproti? Tik labi tu nobrauks 20 metrus pa labi, un tu neuzbrauks tai zivī virsū. Nu, tev ir jāpaveicās tādā ziņā, ka tu viņai uzbrauc precīzi virsū tai zivī. Bet kā saka, tur bišķi jāmāk, ja? Nu, bišķi jau kaut kas ir jāmāk, jā. Nav tā, ka nopirks ekrāns un tas reiz būs baigais profiņš. Tā jau nav. Bišķi jāiemācās ir. Bet nu. Tu ātri iemācies? Nu nē, pirmajā gadā es teikšu tā, kad nebija baigie lomi. Nu, baigi daudz. Bet tad, kad es sāku reāli... Un tad, kad es sāku sacensībās piedalīties, es sāku baigi daudz sēdēt un copēt. Un tad arī piešāvos uz to. Tad arī tas viss tāds sāka, nu, iezīmēties kaut kādas lietas, izzīmēties, kā jāķer, kāpēc. Nu, vajag laiku uz ūdens, vajag daudz laiku uz ūdens, un tad jau tu iemācies visu kaut ko. Un tu citiem ar palīdzi ar ekrāniem kaut ko piedāvā, kaut ko tādu pamācīt? Baigi jau nav laika, es jau knapi pats tieku copēt. Tur jau vairāk. Tieši tā. Un kad Janka tiek copēt, viņš zvan man. Tā kā mēs turpinām copēt. Viņam apnika. Jo uz pēdējās 2-3 stundas vispār nekas neķērās. Pāris sitieniņi bija, bet tas arī viss. Un tagad mums jāatvadās. Paldies, ka skatījāties šo epizodu. Ierakstiet komentāru. Vairāk laiki, vairāk abonementi, biežāk epizodes. Vairāk strādās? Jā, samontēšu. Šogad? Cerams. Visu, čau. Čau. Re, kur jaunais fans satikām, nedaudz ar Jančuku apdāvinājām. Skatāties Jan Boārti, ja? Nu, nejāsaka seču. Jā, pie Velna. Visi tagad dodiet sopi. Jā. Visi, čau.